Sveiki mani skatītāji šodien. Un šodien es dodos uz Poliju. Uz Poliju, uz moto izstādi. Sen nopirku biļetes, bet tagad es viņas neizdrukāju. Viņi lūdzu izdrukāt, bet man ir QR kods. Tā kā es domāju, ka viss būs kārtībā. Nu, lūk. Un, cik es noprotu, tā ir pēc Milānas otrā lielākā izstāde, jā, kurš nāk pēc Milānas. Nu, tad redzēsim, kas tur notiekās tādī moto izstādē. Nu, lūk, bet pašlaik es dodos pakaļ Kawasaki detaļai. Saplīs viena štrunta. Nu, lūk, 5 eiro vērtība. Nu, kaut kā tā. Labi, pagaidām. Nu, sveiki, mani skatītāji. Nu, esam Polijā. Un mēs esam Expo izstādē. Bišķi atšķirās, jā, viss tas pasākums te no mūsējiem. Te drīkst aiztikt motociklus, drīkst sēdēt virsū, drīkst viņus taustīt, laizīt. Nu, ko gan jūs gribat darīt ar viņiem? Neviens nekā nesaka. Un tautas, es teikšu, ir stipri vairāk nekā Latvijā. Nu, iesim tālāk un skatīsimies visās brīnums. Nu, tātad Yamaha stends. Te ir bišķi vairāk nekā Rīgā bija izstāde pagājušajā gadā. Tas jaunais Racers GT Rīgā vēl nav viņa. Nu jā, diezgan labs. Jaunie VR. Šeit drīkst visu aiztikt, sēsties un kaut kā tā. Lejot bišķi tālāk var redzēt motobodi. Bars ar ķiverēm, ar cimdiem. Jāiegādās slēgtiem mikrofons, lai nav jābļausās kamerā. Savādāk uz mani dīvaini skatās. Trakais pols gribēja iesmērēt man ķiveri. Bet jā, reku tālāk, rekas notiekās. Un reku ir Kajo Polska. Kajo. Viņam ir baigais modeļu klāsts, bet es nezinu, vai mums Rīgā vispār Latvijā tādu piedāvā to Kajo. Ļoti interesanti būtu apskatīties, jā. Bet šeit ir baigi lielais modeļu klāsts viņam patiesībā. Nu, apsēties virsū. Nu, tā Nels izskatās uz Kajo. Cena 500. Nu, eiro rēķiniet paši. Parunāju ar tirgotājiem. Izrādās šitos te divus te brīnums, jā. Kvadratciklus. Var reģistrēt Latvijā. Tā kā dabūt traktoru papīrs un braukt. Te arī te ir MRF. Šitie te vairāk sacīkstēm. Domāt. E-bai. Karoči, veči, te ir ko redzēt. Nākam gadu bļēvens brauciet uz šeit, goda vārds. Šitie džeki dara kaut kādas briesmu lietas ar motocikliem. Jā, kaut kā traki. Bļēns, tāds customizings, es nezinu. Mums Latvijā laikam neļaut braukt ar tādiem. Nu, varbūt tu varētu braukt, bet tehniski to tu neiziet. Kaut kā daži braukā tur ar citiem numurām. Nezinu, traki. Speedway, visas bodes, elektromotocikli, transportēšanas piedarumi, pacelšanas. Karēč kaut kas traks. Nu, un izklaides, re? Cītie var izmēģināt braucienu ar elektromopēdu. Es nezinu, kas tas ir. Kaut kāds cīks ir akumulatornieks. Nu, kaut kā tāda izklaide arī šeit ir pastāv. Bet, nu, jā, te ir
Kemperi, elektromopēdi, motocikli un CF moto vienkārši vāks. Baigi lielais stends viņiem pašiem patsprot pa sevim CF moto. Nu, nezinu, Rīgā man šķiet tāda nebija. Jaunais Explorers. Šitādu sīkveju klāstu, jā, Rīgā nebija redzējis. Te ir vajagais apjums, iespējas. Daudzveidība, teiksim tā. Jo Rīgā, kad es biju sīkveju, tajā tur viņam bija kaut kā 3 vai 4 tikai kvadrocikli. Te ir vesela kauze. Šķidrums. Šiem tā kā jāapstājās arī. Kaut kā tā. Nu, lūk. Iesim tālāk skatīties kaut ko. Karāč ir iespēja nopirkt šitādu te brīnumu. Kaut kāda benda. Vai vēl šitādu bendu. Bet ko es ievēroju? Močiem virsū sēžās ne jau tieši motociklisti, tie, kas atbrauc ar močiem, jā, vai vēl kaut kas, bet tieši kaut kādi, nu, čipa tādi klejotāji, jā, kuri sapņo par motociklu, bet, nu, viņi nenopirks, viņi negrib, nu, vai nu baidās, vai nu kas, nu, kaut kā tā pagaidām. Un te mēs esam kaut kāds Romet motorā, Rometā, tie arī bija ķīnieši. Kaut kā dīvaini, čopers ar planšetu. Ģipa pilnvērtīgs ceļojuma motocikls, šitās te 750 kubi. Zobacz, jakie mam loki. No, zobacz tu cały. Tu masz ten, po niego, tam jest, zobacz. Co? Tylko żeby się liczyło mniejsze, bo to ma 700 mniejsze. Mogę? Nu, nezinu. Stenda mēs tagad esam pie Kanam stenda. Un pats interesantākais ir tas, ka Kanamam ir 2 moči. Kaut gan elektriskais ir viens, ir otrs. Dīvaini. Jo viņi ir tie, kas ņemās ar visādiem kvadrocikliem, bagijiem un tā tālāk. Nu, teiksim, šāda bagija, jā. Un te pēkšņi 2 elektriskie motocikli. Lēns. Es domāju, kur mēs šajā pasaulē esam, ne tur nogriezušies. Widzę tak, że jest cruiserowo, oldschoolowo. Mamy też strefę customizacyjną, taka, która też ma określona. Mamy tutaj mini endurko. I turystyczne. Coś tam nakedowego na goło. Tak, no i jest ten... Kaut kāds trophy. Nie chciałem powiedzieć diabeł ze swoim brytyjskim. Słuchajcie, bo... Un tūlīt redzēsiet vienu mazu brīnumu. Garīši viņš sēdināts ir. Mana ceļa augstumā. Respektīvi, tā kā tajās amerikāņu trasēs, tur viņš ving ieskrienās. Šits arī tā māk. Tur kādu ir pieņemuši klubā laikam. Un šeit ir
Telefons. Kaut kas līdzīgs Rīgai 13. Jā. Kādam jānostājas man pa kājām. Un mazā Stella, bijusi vecā. Te ir kaut kāda rometi. Caurums aizmetināts. Karoči, trakas lietas. Motocikls amfībija. Var paaugt un uzreiz viesaldēt. Kaut kā tā. Ja nu kādam galīgi sūdīgi paliek. Kaut kāda dīvaina ambulances motocikls. Un atkal motoboda. Vadīgi sakot, es jau apmaldījos, kur es esmu bijis, kur ne, Malcvīdī. Izteigājām pirmo zāli, domāju, kad redzēju visu. Izrādās laukā ir kaut kāds notikums ar motocikliem. Kaut kāds, tūlīt iesim skatīties, kas tur notiekās. Tur ir kaut kādi tādi brīnumi. Vai tas ir standīgi? Jā. Standa, pareizi. Un te kaut kāda trakie gongo. Ģipa Džimkhana. Iesim skatīties tālāk, kas tur ir. Nu, kaut kāds notikums, jā. Psihopāti, lai neteikt neko vairāk. Un reku ir opis visiem motocikliem. Tagad var tā būt benzīna, ar ko viņš brauc. Reku vēl viens brīnums ir. Šitas brīnums ir daudzbērnu ģimenēm. Šeit ir nabaga aiksami. Vienkārši stāv un neviens viņus neskatās. Klusums, miers, kaut kā tā. Un Ferrari! Tiešām skaists. Ko var teikt? Sarkans un dārgs. Un te mēs esam Triumfa zālē. Triumfs. Roberts. Papilmē Nelī. Mārtiņš apsēdīsies uz Bogara. Diezgan interesants. Popularitāte ir šitam te, kā mēs, Scrambleram. 1200.
Jā, viņš diezgan foršs ir. Kaut kā tā. Nu, un te vēl. Ai, gražs te ir, ko redzēt.